Mirkļu atspulgos par viena mana novadnieka zēna gaitām. Ir pēckara 50. gadu sākums. Austs, skanīgs, smaržīgs pavasara rīts. Līdz ar gaismiņu ātrāk nekā citu dienu ierodos plosnieka apmetnēs kujējumos. Labrīt! Manās acīs iespīd spožā pār Aiviekstes upi uzslēpusī saule, pulkstenis ir 6. Vai tas ir agrs? Nebūt ne, ja esi plostu sējēju un pludinātāju pulkā. Darbs uz ūdens un krastā kūsā no tumsas līdz tumsai. No patālās Aiviekstes augšteces plosti tiek rūpīgi pārbaudīti un sagatavoti atbildīgam braucienam pa Daugavu. Es sakārtoju kaudzēs savas vakar sagrieztās, savērtās plūgas un mirkli lūkojos apkārt. Jau raisās pirmie ievziedi, skan lakstīgalu balsis, čalo urgas, visur valda dzīvība, arī upē. Plosnieku barakā ieturam brokastis. Brūnā cigoriņu kafija ir rūgta un brīnišķīga. Dažas minūtes vēlāk mani darba biedri ir iztukšojuši savas tasītes un viennozīmīgi uzsauc: Vīri, pie airiem, aidā uz Rīgu! Mazliet apmulsis es dodos uz vienu no plostiem, kas vēl ūdeņos līgojas atsiets upes krastā. Liels, sveķains, lielāks, vēl lielāks, zem kājām man gremdējas varenie skuju koku baļķi, gatavi pretoties viļņu patvaļām un atvaru straumēm. Šķiet tie mani uzrunā, mierina, kā milzu lāpstas snauž garie smagie uz kumbriem nostiprinātie airi. Pēc nedaudz minūtēm arī Korņiks, plosta saimnieks un kapteinis, vērīgs ar malačiem, salīgtiem strādniekiem, nesot somas uznāk uz plostai. Triekdami nebeidzamos plosnieku jokus, viņi ieņem savas vietas. Drīz vien mūsu gatavais plosts iziet grūtajā, bet skaistajā ūdens ceļā. Šī ir tā reize, kad es vēl zēns būdams braucu ar plostu. Lielo plostošanas meistaru lūgts un pierunāts, ne peļņas, bet sava prieka un intereses dēļ. Aiviekste savos ūdeņos saņēmusi plostu nesto garām mazai postiņu pilsētiņai. Kreisā krastā, koku ieskautā, skaistā grabažu līcī, galvas ceļa zeltenās pureņu pogas, gaisā spurts putnu bari, upe ir šaura un izbraukšanai cauri 2 tiltiem prasa veiklību un māku. Uz plostu esmu kā ceļotājs, tikai tagad īsteni sāku saprast, cik grūti plosniekiem nākas pelnīt naudu. Daugavas krāces, atvari un sēkļi, palu ūdeņu stiprajā straumē no vairākām plenēm sajūgto plostu ik mirkli var sagūstīt un izārdīt. Pavasarī upe ir viltīga. Man izliekas, ka peldošais plosts ir dzīva būtne, kad tas krakšķ un sten aizskardam zemūdens radzes un akmeņus. Viss ir kā pakļauts mirkļu varai. Un ūdeņiem slacītie, pavasara saulē un vējos rūdītie vīri pūlas bez atelpas. Plosta komandā pārsvarā ir vīri no pļaviņām, ir arī aiviekstieši. Viņi ir gana izveicīgi, kā arī labi pārzina Daugavas untumaino dabu. Mūsu plosts, neiestrēdzis krācēs, iziet cauri Daugavas straujumam. Ar Dievu pļaviņas, sveicināta Vebruleja, skaistais ziedošais ciematiņš. Pēc brīža liekas, kāds uzsit man uz pleca un liegā balsī čukst ausī. Tā esmu es, Daugava. Es mīlu stiprus vīrus. Es esmu Latvijas krustcelēs. Man patīk straujums. Esmu šeit jūsu dēļ. Esmu pie upe darbam, priekam un dzīvībai, krāšņumam un baudai. Diena vai nakts es piedāvāju viļņošanos, skanējumu un dzīvību. Cilvēki mani mīl un iekāro mani. Man ir savas dāvanas un iespaidi. Ļaudis tos glabā uz mūžu.